Jā, mēs bijām komanda, kas salika kopā visus pasākumus, un te ir tāda mūsu 10, manuprāt, tāda mūsuprāt pašu tāds. Pirmais tas ir ārā kino, un, protams, tas kaut kas romantisks, un Daugavas malā ar saulrietu, cik skaisti pārīši pēdējās rindās. Tad ir tirdziņi, kur bija arī variants apkārtējo iedzīvotāju krāmu tirdziņš, kur nāk visas savas nevajadzīgās lietas vienam, kas nav vajadzīgs otram, tas ir Uber ilgi meklēts un lolots. Tad ir fotomaratons, kura rezultātā ir izstādes, varbūt būs par jebkādām tēmām, brīvizvēle. Tā ir Andrejas salas stāvokļa plus apzaļumošana, kas, manuprāt, ir ļoti labi iedarētos aprīļa mēnesī, kas ir visā pasaulē, manuprāt, tīrības mēnesis, ka mēs kopā sakārtojam vidi, kurā strādājam, pēc kuras varētu būt lielisks pikniks visiem kopā Daugavas malā, kur fonā varētu spēlēt Tūvēja orķestrs. Tad vēl kā pasākums varētu būt iknēneša vakariņas, kur mēs visi satiekamies Andrejas salā. Visi ir viena liela jauka ģimene, visi kopā gatavo vai jau katrs nes kaut kādu sarūpētu groziņu, kas izvēršas jau kā tēzēšanā un gala rezultātā līdz rīkam ilgā ballītē. Tad ir jauno produktu skatas, jaunie uzņēmumi, kaut kādā noteiktā periodā kaut ko sarežo un tad tā teikt atrāda Andrejas salai, ko viņi ir tā kā radījuši. Tad ir, manuprāt, mūsuprāt, liels komanda ir Nordea maratona komanda, kas arī savā ziņā promotētu Andrejas salu kā tādu. Un pēdējais varētu Andrejas salā izvietot kaut kādu piesaistošu objektu tādā veidā, tā kā piesaistot cilvēku uzmanību un Andrejas salā varētu radīt savu tēlu. Tas varētu būt kāds mākslas objekts, kaut kāds milzīga piramīda vai Eifelja tornis, vai arī helikopteru nolaišanās platforma, kaut kurš Andrejas salas inkubatoriju. Lai tikt lejā, iziet cauri, redz visu Andrejas salu, aizbrauc uz Rīgu un visiem stāst. Tas ir